Mēs pārstāvam motoklubu Motorsports Racing Team. Jau 2. gadu braucam no šī kluba. Pagājušajā gadā kluba ieskaitē mēs uzvarējām bērnu un jauniešu Latvijas čempionātā. Klubu ieskaitē, klubu vērtējumā mēs izcīnījām 1. vietu. Un domājām atkārtot arī šogad tādu pašu panākumu. Tas bija jau tik sen, ka es pat vairs neatceros, bet tēvs sportoja, un tad arī mani lēnām ievirzīja šajā sportā. Es no kāda 4 gadu vecuma sāku lēnām braukt. Bija ļoti mazs mocīts ar palīgu ritenīšiem. Tā sākās ar pirmās gaitas, un tad jau lēnām sāku augt, un tad arī moči kļuva lielāka un stiprāka. Arī braukšana kļuva daudz labāka. Skola un trenēšanās izdodās apvienot diezgan labi, jo, kad sanāk, es vienmēr ierodos skolā, vismaz cenšos. Labie darbi, es jau biju pamanījis, ka ir tāds projekts, jo kaut kas no pazīstamiem jau bija agrāk piedalījies, laikam. Bet es nekad nedomāju, ka mēs varam, uzvarēt tanīs, ja tā var teikt, sacensībā. Tagad sanāca tā, ka man viens no kluba menedžeriem piedāvāja uzrakstīt to projektu, un vai mēs būtu ar mieru. Es, protams, ka biju ar mieru, un mēs startējām, un rezultāts bija veiksmīgs. Man izsūtīja vēstules visiem saviem draugiem, arī kluba biedri palīdzēja. Reinis Purāns ļoti daudz balsis, un Filips Kempels ļoti daudz balsis savāca. Es prasīju vēl daudzām meitenēm un visiem, lai pārsūtu vēl tālāk saviem draugiem. Es vēl joprojām nesaprotu, kā mēs varējām tik daudz savākt. Es pats to nesaprotu, jo salīdzinot ar Tomas viņu savāc. Tomas un meitenes ir daudz pazīstams. Viņš tām meitenēm tur rakstīja, balsojot par manīm un tā. Bet, principā, es domāju, mēs tur bijām 3. vietā, palikām. Ka mēs esam 10 reizes vairāk uzvarētāji nekā tur bija basketbola klubs un futbola klubi kaut kādi. Mēs varam apzinīt radiem draugiem, nobalsojiet par mums. Mums ir viena ģimene, viena tā radu saime, bet tur ir blakus futbola komanda. 30, tas ir 30 radu saimes. Ja visu tā proporcijā pāriet, man ir kauns, ka viņam tik maz to balsu beigās sanāca, jo mēs cīnījāmies 1 pret 30. Ja mēs varējām tā nostartēt tanīs darbā, es esmu ļoti lepns īstenībā. Teiksim tā. Mēs saņēmām 1991 latu. Projekts bija rakstīts formas un ekipējuma iegādē, un pamatā tā nauda tur arī aizgāja. Par iegūto finansējumu no projekta labiem darbiem es esmu nopircis jaunu ķiveri, kas ir daudz labāka par veco, jo vecā bija jau ļoti nolietota, viss saplēsts, šķirmītis saplēsts, viss. Esmu ticis pie jaunas bruņas, jo šī ir daudz labāka, izturīgāka nekā vecā, jo vecā bija ļoti nolietota. Lūk, viss ar savilcējiem, te ar skoču, viss sataisīts. Esmu ticis arī pie jaunām biksēm. Šīs ir, lūk, jaunas un smukas vēl. Tikai kāds pāris reizītes ir braukts. Cerams, ka šāds būs visu sezonu jauns. Jo katru gadu jau ir tā, ka ekipējums ir jāatjauno. Un par cik mums tā naudiņa bija piešķirta, tad mēs varējām daudz profesionālāk to ekipējumu iegādāties. Ja mēs agrāk braucām ceļu sargiem, kas maksāja 80 lati, tad šogad mēs 1. gadu iegādājāmies profesionālus ceļu sargus, kuri viens ceļu sargs maksāja 231 lati, laikam tā. Un tas ir kopā 500 lati apmēram, tikai par ceļu sargiem vien. Mēs iegādājāmies otru ķiveri, jo bija pagājušajā gadā tā, ka mums bija viena braucamā ķivere, ar kuru varēja iziet tehnisko komisiju, un mēs sacensībās kritām, pareizāk sakot, Tomas skrita. Baigāk kāda trauma nav, arī tā lielākā trauma man ir bijusi roka salauza, un ir bijuši kādi 5 maziņas atrisinājumi, vairāk tas nekas īpašs nav bijis. Motocross ir ļoti dārgs sporta veids, taču nav tik dārgs, lai teiksim, arī jebkurš Latvijas iedzīvotājs nevarētu ar to nodarboties. Viss ir atkarīgs, kādā līmenī grib sportists startēt. Ja tas ir amatieru līmenī, tad tie līdzekļi varbūt nav tik lieli. Ja tēmē augstāk un vēlas sasniegt lielāks rezultāts un
pievērsties profesionāli šim sporta veidam, tad tas ir ļoti dārgs sporta veids. Un naudu, teiksim, tā var ieguldīt bezgalīgi, un viņas nekad nebūs par daudz. Un jo vairāk ieguldīs, jo būs labāka tehnika un labāks ekipējums sportistam. Tas atsaucās ne tikai uz rezultātiem, bet arī uz sportista drošību trasē. Tādēļ ir vajadzīgs ļoti labs ekipējums sportistam. Bruņas, ceļu sargi, roku sargi, cimdi, ķiveres, zābaki, jo tas ir viskvalitatīvāks, jo ir mazāk traumu sportistam. Un, lai nebojātu garstāvokli sev un ģimenei, teiksim, tad mēs vienkārši daram to, ko par saviem līdzekļiem, pieejamiem līdzekļiem, teiksim, varam izdarīt. Bet tā rūpīgi rēķinot gadā uz Tomasu aiziet 30 000 eiro, varbūt mazliet vairāk. Bet tas jau ir, teiksim, ar tādu summu, teiksim, jārēķinās, ja grib braukt tādā līmenī, kā Tomas patreiz brauc. Tomas ir savā vecumā un savā, teiksim, klasē, 85 kubikcentimetru klasē. Viņš ir, top sportists Eiropā, un es domāju, arī nebūs tur pārspīlēts, ja arī, teiksim, viņš ir viens no top sportistiem pasaulē, savā vecumā, savā klasē. Es 5 klasē, nemaldos, vienu gadu biju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas čempions vienā sezonā, viss uzreiz. Tagad pēdējie bija Vācijas čempionātā, pagājušajā gadā ieguvu 5. vietu. Pasaules čempionātā ieguvu 11. vietu kopvērtējumā, bet tas ir tāpēc, ka otrajā braucienā izstājos, jau pārsitu riepu. Tā būtu finišējis 4. un arī kopvērtējumā būtu iegūst 4. vietu. Es centīšos braukt ar motociklu, cik ilgi varēs, un tad jau skatīsies. Varbūt kļūšu par treneri, ko visticamāk es darītu, arī man pašam patiktu.